www.graust.lv piedāvā. Piecstāvu korpusā bija īpaši numuriņi, kas bija paredzēti komunistiskās partijas pirmiem sekretāriem. Un noteikti arī braucot pie mums pamanījāt, ka teritorijā iebraucat tā kā caur vārtiem, kur ir bijis arī šis caurlaides namiņš, jo padomgados viss komplekss bija iežogots. Līdz ar to nevēlamām nepiedrošām personām ne teritorijā, ne šai iestādē iekļūt nebija iespējams. Un kā galvenie nodevēji par to, ka zem šīs mājas, kas atrodās, nu ir tās ventilācijas lūkas. Un vienmēr ir bijis šis jautājums, kas tad īsti ir lejā, lai novada un parāda. Bet līdz pat 2003. gada maijam lejā nepiedrošinām personām ieeja joprojām bija liekta. Un līdz ar to cilvēkiem jau darbojās fantāzija. Un arī par mūsu iestādi jau klīd leģendas. Runāja, ka mums ir 5 stāvi virzemē un 5 stāvi tur lejā. Citi paspēja pat palaist baumas, ka lejā esot īpaši pogi, kur piespiežot šeit zeme apvērsies un raķetes skries gaisā. Bet, nu, pilnīgi droši var jums apgalvot, līgatnē tiešām raķešu nav. Bet kā šodien izskatās lejā, jums arī iespēja būs redzēt. Varam doties uz leju. Uzraksts nepiedrošiem ieeja aizliegt uz jums patreiz neatieksies. Runājot par apzīmējumu fotografēšanai, filmēšanai, jums būs dot iespēju pāris telpās fotografēties. Bet noteikti bunkurā joprojām neļauj fotografēt telpas, kur ir tehniskās iekārtas un arī lielo karšu istabu. Dodamies bunkurā, bet lūgums pavarieties ar skatu uz kājām, lai pamanītu augstos sliekšņus. Nesošo sieru biezums bunkurā ir līdz pat 2 metriem. Šeit ir redzama bunkura schēma. Tā kopējā platība ir 2000 kvadrātmetru. Gan pēc platības, gan aprīkojuma uzskata, ka bunkurs ir lielāks gan kā Čerčilam, lielāks kā Hitleram. Mēs šobrīd paši esam iekšai gaitenī pašā schēmas lejasdaļā. Tā kā bunkurā kopumā ir pār pa 90 telpām, 86 darba telpas un 10 tehniskās, lai nu visas apskatītu, protams, lejā būtu jāpavada visu dienu. Un, protams, šodien mēs iesim un skatīsimies tikai nelielu daļu no telpām, bet noslēgumā, ja būs vēlēšanās, schēmu vēlreiz varēsim apskatīt. Dodamies uz priekšu. Mēs iesim tālāk pa gaiteni, kurš ir izbūvēts ovāla formas, ar aprēķinu, lai sprādzienu rezultātā triecienu vilnis būtu mazāks. Ieejot gaitenī, ievērosit, ka kabeļi, kas lūk šeit tā kā neuzkrītoši gar griestiem gāja, nu jau tiks novirzīti lejā, un tālāk jau tie aiziet pa šahtu. Mēs dodamies prom pa ovālo gaiteni. Dezaktivizācijas telpas mēs izstaigāsim atpakaļ nākot. Bet lūgums atkal skatāmies uz kājām. Gaiteņa galā ir redzama šī ārizeja, kas iziet centram meža pusē, un tad pa celiņu ir aizsteigāt līdz pat gaujai. Un, protams, tad, kad ārā sākās siltā sezona, šīs durvis mēs veram vaļā ar vienu mērķi, lai būtu arī vēl papildus gaisa cirkulācija bunkurā. Un noteikti arī jūs šobrīd sajūtāt, ka šeit tā kā gaisa kļuva vēl vēsāks nekā bija iepriekš.
jo mēs esam aizgājuši jau no ēkas apakššārā. Mēs šobrīd atrodamies zem zālāja. Nu, šobrīd pieļausim, ka mēs civilās aizsardzības mācību ietvaros esam ienākuši no ārā, tā kā mums arī būtu jādodas caur dezaktivizācijas telpā. Pirmajā telpā tātad tiktu novilkts viss saindētais apģērbs, dziļāk tur krāsnīs tas tiktu sadedzināts. Un noteikti jau iepriekš šai gaitnī ienākot, daļa vismaz pamanījāt šīs restotās durvis. Šis ir tas mirklis, kad mēs aizgājām no ēkas apakšārā. Un ja tiešām to 3 mēnešu laikā lielā māja virzemē būtu sagrūsi, aiz šīm restotām durvīm ir viena no ventilācijas šahtām ar iespēju, kur cilvēki arī varētu izkļūt laukā. Es laikam stafetu gribu nodot puišiem tālāk, jo jums bija tikko dot neliela iespēja ieskatīties mūsu bunkurā, kurš joprojām ir saglabājies, bet tālāk jums būs iespēja arī uzzināt informāciju un aplūkot skatus no bunkuriem, kādi ir arī vēl joprojām Latvijā, kādā tie ir stāvoklī, par to jau pēc mirkļa turpinām tālāk. Pa ielu, redz kādu pamestu ēku vai kādu bunkuru, to nofotografē un atsūta mums un jautā, vai esam tādu pamanījuši, vai redzējuši, vai esam tur bijuši. Un līdzīgi bija arī šīs fotoizstādes izstrādē, kad palīdzēja mums ļoti daudz cilvēku, kaut vai kādu ideju vai ierosinājumu, bet, kā zinām, ideja ir visu pamatā un vēlamies teikt lielu paldies Līgatnes rehabilitācijas centra vadībai par to, ka mums realizēt šo ideju par fotoizstādes īstenošanu un realizēšanu. Un visiem paldies, kas palīdz. Un mēs varam redzēt, cik daudz ūdens ir sabojājis visas iekārtas. Šis bunkurs arī ir aplūdis ilgu laiku, arī ir paredzēts vairāk kā 1000 cilvēkiem un ir līdzīgs šim bunkuram. Šeit ir bildes no bunkura, kas gan ir mazliet mazāks par tiem diviem, paredzēt 1200 cilvēkiem. Nav bijis aplūdis un ir 2 ieejas un viena auto iebrauks. Kā mēs bijām pie, kad mēs apmeklējām šo bunkuru, mums pārvaldnieks teica, ka līdz 2003. gadam valdība ir tā kā lūgus un prasības, vai šo bunkuru neizpostām mēģinīcam. Bet, tāpēc mēs varam minēt, kādiem mēķiem tas tiks paredzēts līdzīgi, kā šis bunkurs ir. Un šeit ir redzamas bildes no citiem bunkuriem, patvērtnēm, Latvijā no dažādu veidu, tur nav konkrēts bunkurs, tur ir daudz visādi. Vēl par piebilst, ka katram bunkuram šeit ir redzams apraksts, kad sīkāk var izlasīt un iepazīties ar informāciju. Tad te ir informācija par Graus.lv logo, kā arī tas stends ir tieši par mums. Varam apskatīties. Bet pirms skatīšanās, kad jūs sāksiet izplīst, es gribu pateikt milzīgu paldies puišiem, jo tad, kad viņi pirmo reizi runāja ar Līgatnes novada domas priekšsēdētāju Steinkungu
un mūs pieaicināja klāt. Šai materiālā pasaulē mēs satikām cilvēkus, kas ļoti nemateriāli, bet ar lielu aizrautību nodarbojās ar tuvās vēstures izpēti. Jo mums ir paveicies, mūsu bunkurs tiek ļoti stingri apsargāts, mēs nelaižam iekšā svešos, mums vienmēr iet gids, un ar visu to mums ir zūdītas. Tad, lūk, šie zēni dara tādu lietu, jo šie bunkuri, viņi pamazām tiek iznīcināti. Un ļoti daudz vienkārši neievēro, ka tas viss aiziet, bet tā ir mūsu vēsture un mūsu paudzes un vecākas paudzes ikdiena. Mēs visi mācījāmies zrifna prava, zrifna ļeva, kur mēs kritīsim, ko mēs galvā liksim. Un tāpēc es rehabilitācijas centra kolektīvu vārdā gribu pateikt zēniem jums lielu paldies un novēlēt jums veiksmi, izturību un turpināt tālāk un augt uz augšu, jo tad, kad es zēniem teicu, tad būtu ļoti interesanti apskatīties kaut kādu tur vāciņu, jeb rokturīti, viņi teica tā, ka viņu moto ir mēs fiksējam, bet neko teiksim, nezūkam. Tā ir, jo faktiski tā ir zakšana. Tāpēc arī te ir bildes, kuras varbūt, būtu daudz interesantāk, ja te mēs redzētu kaut kādu trubu, jeb podu, ja? Bet arī tas saka par to, ka cilvēkiem ļoti svarīgi saglabāt šīs liecības un neizpostīt. Un tā kā mēs esam tādā objektā, kurš ir saistīts ar padomību, tad mūsu kolektīvs jums piešķir godrakstu Graustu komandai par izcilu un mērķiecīgu darbu vēstures faktu apkopošanā. Un, ziniet, padomu laikā bija dažādas biedrības. Bija oktobrēni, bija komjaunieši, bija komunistiskā partija. Bet tā kā jūs tā vairāk uz tiem pionieriem, vēl ciet timuriešiem, ja? Un tāpēc no kolektīva vārda mēs katram gribam pasniegt šādu pionieru nozīmi, kā Klaudiņu gādāja paši. Tā kā aplausi, aplausi. Un es sapratu, ka vēl ir cilvēki, jā, kuriem vēl. Un tagad var ieskatīties. Paldies. Šeit arī redzam Rāzmans, kas šķērskaties. Kura ir no šī bunkura, nevis paņemta no kādiem citiem bunkuriem. Kurš viņi sagriez? Tas ir Tas ir, kad spiediens mainās, pārslēdz no 220 uz 120. Mēs nenorādīsim nevienu bunkura koordinācijas. Tu jau ir pārvaldnieks, kas mums apsūdz. Mēs to nevēlas. Pārvaldnieks nevēlējās.